Labdien! Mani sauc Viktors Barviks. YouTubā mācītājs Viktors. Esmu Rīgas centra Kristus draudzes mācītājs. Draudzes mājaslapas adrese ir www.rckd.lv. Lūdzu uzšķir Apostoļu darbu grāmatas 21. nodaļu. Turpināsim savu ceļojumu pa Apostoļu darbu grāmatu. Šis sprediķis izmantos sekojošos avotus, vai arī daļu no tiem, sevišķi it īpaši Džeisona Heiguda sprediķi. Pāvila 3. misijas ceļojums tuvojas beigām. Šis ceļojums ir attēlots kartē. Pāvilam ir mērķis nokļūt Jeruzalemē līdz vasaras svētku dienai. Pāvila komanda ved nejūdu kristiešu ziedojumus uz Jeruzalemi, lai palīdzētu ebreju kristiešiem viņu grūtībās. Ceļā uz Jeruzalemi Pāvils ir uzrunājis Efezas vecajus Milētā. 20. nodaļa beidzas ar vārdiem: tie viņu pavadīja uz kuģi. Apostoļu darbu grāmatas 21. nodaļā no 1. līdz 3. pantam ir rakstīts, kad bijām no tiem šķīrušies un atstājuši krastu, mēs taisnā ceļā braukdami nonācām Kosā, nākamajā dienā Rodā un no turienes Patarā, un atraduši kuģi, kas devās uz Fenikiju, mēs iekāpām un aizbraucām, redzējuši Kipru un to atstājuši pa kreisi, mēs braucām uz Sīriju un izkāpām malā Tirā, jo tur kuģiem bija jāizkrauj krava. Tīra nav ļoti tālu no Jeruzālemes. Tīrā ir Kristus draudze. No 4. līdz 6. pantam ir rakstīts: uzmeklējuši mācekļus, mēs tur palikām 7 dienas. Tie Pāvilam caur garu sacīja, lai viņš neiet uz Jeruzalemi. Savu laiku tur pavadījuši, mēs devāmies ceļā, un visi ar sievām un bērniem mūs pavadīja vēl ārpus pilsētas, un nometušies ceļos krastmalā, mēs lūdzām Dievu, un cits no cita atvadījušies, iekāpām kuģī, bet viņi griezās atpakaļ uz savām mājām. Tie Pāvilam caur garu sacīja, lai viņš neiet uz Jeruzalemi, taču Pāvils neklausa viņus. No 7. līdz 9. pantam ir rakstīts: pabeiguši jūras braucienu, mēs no Tiras nonācām Tolemaidā un apsveikuši brāļus, pie tiem palikām 1 dienu. Nākamajā dienā mēs devāmies ceļā un nonācām Cēzarejā un iegājuši evanģelista Filipa namā, kas bija viens no izvēlētajiem 7, mēs palikām pie viņa. Viņam bija 4 meitas, jaunavas, kuras pravietoja. Mēs Filipu pirmo reizi iepazinām 6. nodaļā. Filips arī sludināja evaņģēliju 8. nodaļā Samārijā un Enokam no Etiopijas. Filipam ir 4 meitas, kas pravieto, taču mēs dzirdēsim to, ko cits pravietis teiks. Pravietis, kas bija jau pravietojis badu 11. nodaļā. 21. nodaļā no 10. līdz 11. pantam ir rakstīts, kad mēs vairāk dienu tur bijām palikuši, no Jūdejas atnāca kāds pravietis vārdā Agabs, ieradās pie mums un paņēmis Pāvila jostu, saistīja pats sev kājas un rokas, sacīdams: tā saka svētais gars, tāpat jūdi saistīs Jeruzālemē vīru, kam šī josta pieder, un nodos pagānu rokās. Ko tu teiktu Pāvilam to dzirdot? No 12. līdz 14. pantam ir rakstīts, kad mēs to dzirdējām, mēs un šejienes iedzīvotāji lūdzām, lai viņš neiet uz Jeruzalemi, bet Pāvils atbildēja: ko jūs darāt, kam jūs raudat un laužat manu sirdi? Es esmu gatavs
par kunga Jēzus vārdu Jeruzālēmē nevien uzņemties saites, bet arī mirt. Kad viņš neļāvās pierunāties, mēs apklusām, sacīdami, tā kunga prāts, lai notiek. Šis ir dīvains teksts. Iepriekš ir rakstīts, tie Pāvilam caur garu sacīja, lai viņš neiet uz Jeruzālemi. Taču Pāvila pārliecība ir doties uz Jeruzālemi garā. Pāvils ir gatavs pat mirt. Kā šo tekstu saprast? Vai tev nekad nav bijis domstarpības ar blakus cilvēku, kas arī mīl kungu? Gadās. Šie nezina, ka Pāvils tiks nonāvēts. Jēzu nogalināja Jeruzālēmē. Taču šie visi vēlas, lai Dieva prāts notiek. No 15. līdz 16. pantam ir rakstīts, pēc šīm dienām mēs, sagatavojušies ceļam, gājām uz Jeruzālemi. Arī daži mācekļi no Cēzarējas nāca mums līdzi un noveda mūs mājvietā pie kiprieša Mnasona, kāda veca mācekļa. Kādēļ Pāvils tik ļoti vēlējās nokļūt Jeruzālēmē? Ielūkosimies vēstulē romiešiem, ko Pāvils bija nesen uzrakstījis no Korintas. Vēstulē romiešiem 9. nodaļā no 1. līdz 5. pantam Pāvils raksta: Es runāju patiesību Kristū, es nemeloju, arī mana sirdsapziņa to apliecina svētajā garā. Man ir lielas skumjas un nepārtrauktas sāpes sirdī. Es vēlētos būt nolādēts, atstumts no Kristus par labu saviem brāļiem, kas pēc miesas ir mani brāļi, izrēlieši, kam pieder bērnu tiesa, dievišķā godība, derības, bauslība, kalpošana, apsolījumi, tēvi, no kuriem arī Kristus cēlies pēc miesas, kas ir Dievs pār visiem, augsti slavēts mūžīgi. Āmen. 3. pantā ir rakstīts, es vēlētos būt nolādēts. Šķiet labāk tulkot to, es varētu vēlēties būt nolādēts. Tik intensīvi Pāvils vēlas, lai viņu tautieši būtu glābti. Tev ir cilvēki savā dzīvē, par ko tu intensīvi lūdz Dievu, lai viņi paklausītu evaņģēliju un tiktu pestīti. Iedomājies, teoretiski apsver domu atteikt no savas pestīšanas, ja viņi varētu tikt pestīti. Taču tā tas nenotiek. Bet tik ļoti Pāvils mīl savus tautiešus. Dievs bija iedevis tik daudz ebrejam, taču Pāvlam ir salauzta sirds, jo daudz vēl nebija nākuši pie ticības Jēzum Kristum. Pāvils vēlas vēl vienu iespēju pārliecināt viņus. Vēstulē romiešiem 10. nodaļā no 1. līdz 4. pantam Pāvils raksta: Brāļi, mana sirds vēlēšanās un Dieva lūgšana pār Izraēla bērniem ir, ka tie tiek pestīti, jo es tiem liecību dodu, ka tie karsti dzenās pēc Dieva, bet bez saprašanas, jo nepazīdami Dieva taisnību un meklēdami uzcelt savu pašu taisnību, tie Dieva taisnībai nav paklausījuši, jo bauslības gals ir Kristus par taisnību ikvienam, kas tic. Tic kam? Jēzum Kristum. Vēstulē romiešiem 15. nodaļā no 23. līdz 28. pantam Pāvils raksta: Bet man tagad vairs nav vietas šajās zemēs, un es jau kopš daudz gadiem ilgojos pie jums nākt. Kad došos uz Spāniju, tad es ceru, ka ceļā uz turieni redzēšu jūs, un jūs mani vadīsiet tālāk uz turieni, kad būšu pa priekš daudz maz baudījis prieku jūsu vidū. Bet tagad es eju uz Jeruzālemi nest palīdzību svētājiem, jo Makedonija un Ahaja lēmušas sūtīt kādu
pabalstu nabagiem Jeruzālemes svēto starpā. Tā viņas lēmušas, jo viņas arī tiem to parādā, jo, ja citas tautas kļuvušas to līdzdalībnieces garīgās lietās, viņām savukārt nākas kalpot tiem laicīgajās. Kad nu šo darbu būšu pabeidzis un šo dāvanu būšu nodevis viņu rokās, es došos uz Spāniju, ceļā iegriezdamies pie jums. Pāvila komanda ved nejūdu kristiešu ziedojumus uz Jeruzālemi, lai palīdzētu ebreju kristiešiem viņu grūtībās. Kādēļ? Jo viņiem ir grūtības, tātad, lai atvieglotu viņus. Taču šiet Pāvils cenšas stiprināt tiltu starp ebreju kristiešiem un pagānu. Pāvils vēlas, lai ebreju kristieši izjūt pagānu kristiešu mīlestību pret viņiem. Pāvils saprot, ka nebūs viegli. Vēstulē romiešiem 15. nodaļā no 29. līdz 33. pantam Pāvils raksta: un es zinu, ka pie jums nonākdams nākšu ar pilnu Kristus svētību. Es jūs lūdzu, brāļi, mūsu Kunga Jēzus Kristus un gara mīlestības vārdā, nāciet man palīgā savās aizlūgšanās Dieva priekšā, ka tieku izglābts no neticīgajiem, kas ir Jūdejā, un ka svētie Jeruzālemē manu palīdzību uzņem ar labvēlību, lai es pie jums varētu ierasties ar priecīgu sirdi, un, ja Dievs to gribēs, kopā ar jums varētu atspirkt, bet miera Dievs, lai ir ar jums visiem. Āmen. Lūk, Pāvila noskaņojums. Pāvils vēlas patiešām nodot ziedojumus un tā stiprināt baznīcu. Apostļu darbu grāmatas 21. nodaļā no 17. līdz 19. pantam ir rakstīts: kad mēs nonācām Jeruzālemē, brāļi mūs labprāt uzņēma. Nākamajā dienā Pāvils ar mums aizgāja pie Jēkaba, un visi vecāji arī bija klāt. Tos apsveicis, viņš pēc kārtas izstāstīja, ko Dievs pagāniem ar viņa kalpošanu bija darījis. Izskatās, ka apostoļi ir pametuši Jeruzālemi. Jēzus pusbrālis Jēkabs ir līderis baznīcā Jeruzālemē. Sapulcē pie viņa Pāvils izstāsta to, ko Dievs pagāniem ar viņa kalpošanu ir darījis. No 20. līdz 22. pantam ir rakstīts: to dzirdējušie viņi slavēja Dievu un viņam sacīja: brāli, tu redzi, cik tūkstoši jūdu ir kļuvuši ticīgi, un visi ir dedzīgi bauslības piekritēji, bet tie dabūjuši zināt par tevi, ka tu visus jūdus, kas dzīvo pagānu vidū, mācot atkrist no Mozus, sacīdams, lai viņi neapgraiza savus bērnus un nedzīvo pēc tēvu ieražām. Kas nu būs? Katrā ziņā viņi dzirdēs, ka tu esi atnācis. Draudzes līderi ir priecīgi dzirdēt to, ko Pāvils stāsta, taču uzmanība aiziet uz baumām par Pāvilu, ka viņš māca ebrejiem neievērot Mūzes bauslību. Draudzes līderi vēlas mazināt spriedzi. Viņiem ir plāns. No 23. līdz 25. pantam ir rakstīts: tāpēc dari, ko mēs tev sakām. Mums ir 4 vīri, kas Dievam solījušies. Ņem tos pie sevis, šīsties ar tiem un samaksā par viņiem, lai viņi apcērp galvu, tad visi zinās, ka tie ir nieki, ko viņi par tevi dzirdējuši, un ka arī tu pats dzīvo pēc bauslības. Bet par pagāniem, kas kļuvuši ticīgi, mēs esam lēmuši un rakstījuši, lai viņi sargās no elku upuriem, asinīm, nožņaukta un netiklības. Vietējiem ebreju kristiešiem traucē baumas, ka Pāvils māca ebreju kristiešus ārpus Palestīnas neturēt mūsu bauslību. Šie līderi vēlas pierādīt, ka tā nav patiesība. Pāvilam piedaloties,
4 vīru solījumu izpildē. Bet par pagāniem, kas kļuvuši ticīgi, mēs esam lēmuši un rakstījuši, lai viņi sargās no elku upuriem, asinīm, nožņaukta un netiklības. Šī ir atsauce uz 15. nodaļas sanāksmi, kurā tika lemts, ka pagānu kristiešiem nav jātur mūzu bauslība. 21. nodaļā nav runa par to, kas ir jādara pagānu kristiešiem, bet gan ebreju kristiešiem. Varētu domāt, ka Pāvilam nevajadzētu piekrist piedāvājumam. 21. nodaļas 26. pantā ir rakstīts, tad Pāvils šos vīrus pie sevis ņēmis un nākamajā dienā ar tiem šīstījies, iegāja templī un paziņoja, ka viņi turpinās šīstīšanās laiku, līdz kamēr par ikvienu no viņiem būs atnests upuris. Ir cerība, ka saglabāsies miers, taču tā nebūs. Taču lūk izaicinājums, mēģinot saprast šo tekstu, kā tas pats Pāvils, kas jau ir uzrakstījis vēstuli Galatiešiem, var būt šis Pāvils, kas tā rīkojas Apostoļu darbu grāmatas 21. nodaļā. Vēstulē Galatiešiem 2. nodaļā no 15. līdz 17. pantam Pāvils raksta: mēs dzimuši jūdi un ne pagānu grēcinieki, zinādami, ka neviens cilvēks netop taisnots pēc bauslības darbiem, bet ticībā Jēzum Kristum arī mēs kļuvām ticīgi Kristum Jēzum, lai taptu taisnoti Kristus ticībā, un ne pēc bauslības darbiem, jo pēc bauslības darbiem neviens cilvēks nekļūst taisnots, bet ja izrādās, ka mēs, kas cenšamies tapt taisnoti iekš Kristus, paši esam grēcinieki, vai tad Kristus kalpo grēkam? Nekādā ziņā ne. Vēstulē Galatiešiem 6. nodaļā no 12. līdz 16. pantam Pāvils raksta: tie, kas grib būt ārīgi godājami, spiež jūs apgraizīties tikai tāpēc, lai viņi Kristus krusta dēļ netiktu vajāti. Tikai viņi, kas apgraizīti, paši netur bauslību, bet prasa, lai jūs pieņemtu apgraizīšanu, ka viņi ar to, kas noticis pie jūsu miesas, varētu lepoties, bet es no savas puses negribu lielīties, kā tikai ar mūsu Kunga Jēzus Kristus krustu, ar ko man pasaule ir krustā sista un es pasaulē, jo nedz apgraizīšana ir kas, nedz neapgraizīšana, bet jauns radījums, un kas šo ceļu ies, pār tiem miers un žēlastība un vispār pār Dieva Izrēlu. Kā Pāvils varēja šo rakstīt, bet tad rīkoties tā, kā vecāji Jeruzālēmē viņu lūdza? Vai Pāvils šeit nerīkojas nekonsekventi, liekulīgi? Vai Pāvils vienkārši vēlas izvairīties no vajāšanas? Taču vai tāds bija Pāvila noskaņojums dodoties uz Jeruzālemi? Kā lai es esmu drošībā? Nē. Pirmajā vēstulē korintiešiem 9. nodaļā no 19. līdz 201. pantam Pāvils raksta: jo nebūdams atkarīgs ne no viena, es brīvprātīgi paliku visiem par kalpu, lai pēc iespējas daudzus mantotu. Jūdiem esmu tapis kā jūds, lai mantotu jūdus. Tiem, kas zem bauslības, esmu tapis kā tāds, kas stāv zem bauslības, pats nebūdams zem bauslības, lai mantotu tos, kas stāv zem bauslības. Tiem, kas bez bauslības, esmu tapis kā tāds, kas bez bauslības, kaut patiesībā nebūdams bez Dieva bauslības, bet stāvēdams Kristus bauslībā, lai mantotu tos, kas bez bauslības. Pāvils atrodas Jeruzālēmē un dzīvo kā viņa tautieši, lai varētu iegūt vēl vairāk no viņu vidus. Taču šis princips ir ierobežots. Nekur Pāvils neraksta, ka viņš kļuva par pagāniem. Tas ir par
par grēcīgu pagānu. Pāvils negrēkos. Pāvils nekompromitēs evangēliju. Tu nekompromitē evangēliju. Pāvils dara to, ko spēj grūtā situācijā. Pāvils arī vēlas saglabāt vienotību starp nejūdu draudzēm, ko viņš pārstāv, un jūdu draudzēm. Pāvils nesludina pestīšanu caur mūsu bauslības turēšanu, taču Pāvils neiebilst paklausīt vecāju lūgumam, lai saglabātu mieru, vienotību. Pāvilam rūp nevis sevi, bet gan vienotība baznīcā, taču pravietojums piepildās. Apostoļu darbu grāmatas 21. nodaļā no 27. līdz 29. pantam Pāvils raksta, kad 7 dienas gandrīz jau bija galā, Āzijas jūdi, redzēdami viņu templī, sakūdīja visus ļaudis un sagrāba viņu, saukdami: Izrēlieši, nāciet palīgā, šis ir tas cilvēks, kas visur visus māca pret tautu, bauslību un pret šo vietu, un turklāt viņš ievedis grieķus templī un sagānījies šo svēto vietu, jo viņi iepriekš bija redzējuši efezieti Trofimu kopā ar viņu pilsētā un domāja, ka Pāvils to ievedis templī. No 30. līdz 32. pantam ir rakstīts, tad visu pilsētu pārņēma uztraukums, saskrēja ļaudis un sagrābuši Pāvilu, vilka to no tempļa ārā, un tūdaļ durvis tika aizslēgtas. Kad tie dzīrās viņu nonāvēt, rokas komandierim pienāca ziņa, ka visa Jeruzāleme esot nemiera pārņemta. Paņēmis kareivjus un virsniekus, viņš tūdaļ steidzās pie tiem lejā, bet šie ieraudzījuši komandieri un kareivjus mitējās Pāvilu sist. Padomā par šo brutalitāti. Pāvilu sit, ne lai viņu pārmācītu, bet lai viņu nonāvētu. Bet romieši izjauc šos plānus. Iedomājies, kā izskatās Pāvils, taču Pāvils vēlas sludināt viņiem. No 33. līdz 36. pantam ir rakstīts, komandieris piegāja klāt, saņēma viņu, pavēlēja ar 2 važām saistīt un vaicāja, kas viņš esot un ko esot darījis. Bet pūlī citi sauca šo, citi to, tā kā viņš troksnī nekā noteiktu nevarēja uzzināt. Viņš pavēlēja Pāvilu aizvest karaspēka mītnē, bet nonākot uz kāpnēm, kareiviem vajadzēja viņu nešus nest ļaužu uzmākšanās dēļ, jo ļaužu pulks sekoja, saukdams nost viņu. Taču Pāvils redz iespēju, sists Pāvils redz iespēju. No 37. līdz 38. pantam ir rakstīts, pirms Pāvilu ieveda karaspēka mītnē, viņš komandieriem jautāja, vai man ir atļauts tev ko teikt? Tas atbildēja, vai tu proti grieķiski, vai tik tu nesi tas ēģiptietis, kas priekš dažām dienām sacēlies un aizvedis tuksnesī 4000 sikariešu? No 39. līdz 40. pantam ir rakstīts, bet Pāvils sacīja, es esmu jūds, tarsietis, ievērojamās Kilikijas pilsētas pilsonis, es tevi lūdzu, atļauj man runāt uz ļaudīm. Viņa atļauju dabūjis, Pāvils nostājās uz kāpnēm un māja ļaudīm ar roku. Kad visi bija apklusuši, viņš tos ebreju valodā uzrunāja. Pāvils ir sists, cilvēki vēlas viņu mirušu, taču Pāvils vēlas viņus glābt.
vēlas sludināt evangēliju viņiem. Lūk, Pāvila sirds. Kā ar mūsu sirdīm? Vai tās vēlas pildīt Dieva prātu? Vai tās vēlas glābt visus? Mateja evangēlijā 26. nodaļas 39. pantā ir rakstīts, un nedaudz pagājis viņš krita uz savu vaiga pie zemes, lūdza Dievu un sacīja, mans tēvs, ja tas var būt, tad lai šis biķeris iet man garām, tomēr ne kā es gribu, bet kā tu gribi. Kamēr mūsu attieksme būs tomēr ne kā es gribu, bet kā tu gribi, Dievs darbosies caur mums, kristiešiem. Dieva prāts notiks, labas lietas notiks, pestīšana notiks. Es aicinu jebkuru, kas nav vēl kļuvis par kristieti, to izdarīt Bībeles noteiktajā veidā, tā saņemot grēku piedošanu un svēto garu. Skaties lūdzu rakstu Patiesība par jūsu pestīšanu draudzes mājaslapā. Un video evaņģēlijs Labā vēsts YouTube kanālā Mācītājs Viktors. Lai Dievs tevi pasargā, lai Dievs tevi bagātīgi svētī.